Hei, hei, mans vārds ir Gunita Lagziņas Kroderēna, un šodien mēs tiekamies 45. rubrikas darīt ir radīt, jeb nejaušību nav sērijā. Domājot, par ko es šodien varētu parunāt, man ienāca prātā vairākas idejas, un tad izrādījās, ka es par tām jau esmu runājusi. Bet tad man ienāca prātā vēl viena ideja. Pirms kādu laika mēs rakstnieku vidū diskutējām par to, vai lasītājs, teiksim, izvēloties lasīt konkrētu autoru, katru reizi sagaida kaut ko jaunu no šī autora, vai tomēr viņš izvēlas lasīt viņa darbus, tāpēc, ka vēlas sagaidīt tieši to pašu, ko autors jau ir sniedzis. Nu, tas ir nevis lasīt to pašu sižetu, bet drīzāk par tām pašām tēmām, tajās pašās noskaņās un zināt, vienmēr sakot, ko no autora sagaidīt. Kā domājat jūs, vai kā jūs izvēlaties grāmatas pēc autoriem, vai jums ir svarīgi, lai autors eksperimentē un pārsteidz jūs ar kaut ko nebijušu savai daļradei neraksturīgu, vai tomēr jūs viņu ņemat, zinot, ka viņš jums sagādās tieši tādas pašas pozitīvas emocijas, tieši tādās pašās noskaņās, kā iepriekšējās grāmatās. Gaidīšu atbildes un čau!